Vakar jaunākais šodien ziņās 6 un par to jau turpmākajās minūtēs. Jau 4. stundu Saeimā notiek karstas debatas par valsts budžetu. Parlaments šodien ārkārtas sēdē plāno to atbalstīt konceptuāli. 59 deputātiem balsojot par, bet 5 pret, šorīt budžeta projekts tika nodots izvērtēšanai visās parlamenta komisijās. Valdība ir kavējusies ar izdevumu samazināšanu, tāpēc deputātiem jāstrādā ārkārtas režīmā. Lai jau šodien notiktu pirmais balsojums par budžeta grozījumiem, tika sasauktas veselas 3 Saeimas sēdes. Turklāt deputāti balsos par neīstajiem budžeta grozījumiem, jo izdevumu patieso samazinājumu valdība paziņos tikai pēc vēlēšanām. Uz pirmo lasījumu parlamentam iesniegts tēriņu samazinājums vien par nepilniem 60 miljoniem latu, taču patiesais samazinājums būs ievērojami lielāks. Tiek lēsts, ka uz otro un galīgo lasījumu jau pēc vēlēšanām valdība deputātiem piedāvās balsot par tēriņu apcirpšanu vēl vismaz 260 miljonu latu apmērā. Taču kurās tieši nozarēs gaidāms šis milzīgais līdzekļu samazinājums, Valde Dombrovska valdība līdz vēlēšanām slēpj. Plašāk par budžeta pieņemšanas gaitu un deputātu vārdu cīņām no Saeimas tribīnes stāstīsim jau ziņās 8. Eiroparlamenta un pašvaldību vēlēšanās jau piedalījies 51 000 cilvēku. Izmantojot iepriekšējo balsošanu, pie vēlēšanu urnām devušies 3,5% balstiesīgo. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotā informācija. Vislielākā vēlētāja aktivitāte bijusi Rīgā, pēc tam seko Latgale, savukārt viskūtrāk balsojusi Zemgale. Vēlēšana iecirkņi iepriekšējai balsošanai bija atvērti vakar un šorīt. To šodien slēdza pusdienas laikā, taču iepriekšējā balsošanā varēs piedalīties arī rīt, kad iecirkņi strādās no 10 līdz 4 pēcpusdienā, bet īstajā vēlēšana dienā sestdien balsot varēs jau no 7 rītā līdz pat 10 vakarā. Vērtējot iepriekšējo balsošanu, balsotāju aktivitāti izšķirošajā vēlēšana dienā vēl nevar prognozēt. Centrālā vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Arņa Cimdara pieredze liecina, ka 3 dienu iepriekšējā balsošana neraksturo kopējo aktivitāti vēlēšanās. Teiksim, iepriekšējās reizes, kad bija iepriekšējā balsošana 2004. un 2005. gadā, bija vērojama tāda tendence, ka arvien vairāk cilvēki ir tādi, kas sestdienu gribot izbrīvēt, nobalso iepriekš. Ja? Bet es atceros, ka toreiz augot aktivitāte iepriekšējās balsošanas dienās bija tādas prognozes, ka gan mums būs liels aktivitāte. Diemžēl šīs prognozes nepiepildījās. Vienkārši ir savādāka dinamika. Sākoties vēlēšanām tiek reģistrēti arvien jauni aģitācijas pārkāpumi. Viens no pārkāpumiem šorīt bija novērojams pie vēlēšanu iecirkņa Rīgas 1. ģimnāzijā. Tur ar kādas mazpazīstamas partijas reklāmu aplīmēta automašīna bija novietota neatļauti tuvu vēlēšanu iecirknim. Sākumā policijai automašīnas īpašnieku sastapt neizdevās, arī vēlēšanu iecirkņa darbinieki to nebija ievērojuši. Taču vēlāk likumsargi automašīnas īpašnieku noskaidroja un sastādīja administratīvo protokolu. Vēlēšana aģitācija nedrīkst būt tuvāk par 50 metriem no vēlēšanu iecirkņa. Un šorīt LNT raidījuma 900 sekundes rubrikā Duelis tikās 2 sīvākie pretinieki, kas pretendē uz Rīgas mērā amatu Ainārs Šlesers no Latvijas pirmās partijas, Latvijas ceļu un Ģirds Valdis Kristovskis no jaunizveidotās partijas Pilsoniskā savienība. Un turpinājumā fragments no šā rīta viedokļu cīņas. Konkrēti, kādu darbvietu jūs Rīgas ostā esat radījis? Lūk, tas, ka jums ir bijis iespēja darboties politikā, tas ir mans sasniegums. Es esmu balsojis par Latvijas neatkarību. Es esmu šeit veidojis uzticamības klimatu. Šeit ir drošība Latvijā, ir panākt tas, ka mēs esam NATO. Tas ir devis Latvijas uzņēmējiem šeit strādāt. Tas ir devis iespēju investoriem uzticēties, ka Rīgas osta būs laba. Rīgas pilsēta, Rīgas uzņēmēji varēs strādāt. Tāpēc tas ir bijis Šleserkungs, ne tāpēc, paldies, ka jūs darbojaties. Līdz ar to šī demokrātija iespēja jums ir dot šeit darboties. Jūsu darba vieta ir arī mans sasniegums. Bet ir viena būtiska lieta. Diemžēl no biznesa jūs neko nesaprotat. Un ja jūs runājat par investīciju piesaisti, tad šajā gadījumā armijas izveide ir saistīta ar valsts budžeta līdzekļiem. Es plānoju radīt darba vietas. Man ir 3 augstākās izglītības. Tas bija fragments no šā rīta dueļu cīņas 900 sekundēs. Bet ir dienas notikumi, par kuriem plašāk uzzināsim ziņās 8 jau šovakar. Un tāpēc Andris Sauzāns pastāstīs par tiem, jo šobrīd atrodas LNT ziņdienestā. Sveiks, Andri! Jā, sveiki, Ilzē. Zviedrijas mēdīji ļoti spītīgi turpina ziņot par mūsu valstī kategoriski noliekto Latvijas devalvācijas iespēju, kā jau bez mazvai notikušu faktu. Kopējā situācija sarežģīja arī tas, ka interese par mūsu valsts izlaistajām
parādzīmēm iekšējā tirgu šobrīd ir ļoti neliela. Ko par to visu saka Latvijas banka un vai tā joprojām par lata stabilitāti turas kā klīns? Arī to skaidrosim 8. Bet vēl dzīvokļu īpašnieks satrauc par iespējamo jauno nodokli dzīvojamajai platībai, ko plānots ieviest laikā, kad ļoti daudziem komunālo maksājumu sloks jau tā ir par lielu un veidojas parādi. Ko par to saka namu apsaimniekotāji? Vai viņi ir gatavi samazināt apsaimniekošanas maksu? Arī par to šovakar 8. Ilze? Jā, paldies, Andri. Šie temati ziņās 8 plašāk un vēl šajā brīdī arī par kādu citu notikumu un pasākumiem, kas notiek šobrīd. Neskatoties uz to, ka nav ne svētku dienas, ne vienkārši brīvdienas, ceļu policija šonadēļ īsteno vērienīgus reidus, un tie uzsākti, jo pieaudzis avārijās cietušo un bojāgājušo skaits. Pēc tam, kad pagājušās brīvdienās būtiski palielinājies avārijās cietušo un bojāgājušo cilvēku skaits, valsts policijas satiksmes uzraudzības birojas nolēmis organizēt plašus ceļu policijas reidus visā valsts teritorijā. Pagājušās nedēļas nogalē tika reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi. Tajos cietuši 53 un gājuši bojā 7 cilvēki. Bēdīgo statistiku jau pagājušās karstajās dienās ceļu policija skaidro ar cilvēku nespēju saglabāt vēsu prātu. Kad tā pēdējo reizi bijis tik silts pie mums? Un tad šitās dienas bija vienkārši super karsts. Un cilvēki vienkārši gribēja izbaudīt, dabūt uzreiz visu, maksimāli. Tā kā varētu domāt, ka tās bija pēdējās 2 dienas šī gadā siltās. Un tāpēc es domāju, tas arī viss likumsakarīgi. Tikai tāpēc. Jo gribēja paspēt, saķert, sagrābt kaut ko. Reidos īpaši uzmanība tiek pievērsta pārkāpumiem, kas saistīti ar braukšanu dzērumā, narkotisko vai citu apreibinošo vielu reibumā, agresīvu braukšanu un atļautā braukšanas ātruma neievērošanu, kas arī bija galvenie iemesli pagājušo brīvdienu traģiskajām sekām. Šīs dienas svarīgākās ziņas redzēsiet jau pēc 2 stundām 8 vakarā, kad ēterā LNT ziņas. Uz tikšanos!